Es redzēju Jāņu nakti. 3 saulītes uzlecam. Viena rudzu, otra miežu, trešā tīra sudrabīta. Labs rīts, Jāņu rīts. Lai rasas spēks, mums palīdz pamosties un veldzē. Senči ticēja, kas līgo naktī, basām kājām par asu staigā, tam veselība visu turpmāko gadu. Gads rit uz priekšu, un katrs jauns sākums atnes arī iespēju turpināt to, kas sirdī īpašs. Ir lietas, kas nemainās, un viena no tām tradīcijas svinēt svētkus kopā. Ar lielu prieku šogad atkal turpinām iesākt to sanākt kopā, dalīties siltumā, priekā, smaidā un svētku sajūtā. Šis nav tikai kārtējais pasākums. Tā ir iespēja sajust vienotību, prieku, piederību un klātbūtni. Labs rīts, Diāna! Labrīt, Egīla! Patīs prieks tevi redzēt pie mums šodien šajos svētkos. Paldies tev un uzņēmumam Senior Group par šo brīnišķīgo tradīcijas turpinājumu. Un paldies ikvienam, kurš šodien ir kopā ar mums, jo tikai kopā šī tradīcija dzīvo un var turpināties. Mīļie seniori, cienījamie aprūpes jomas speciālisti un visi, kuri rūpējas par mūsu zelta paudzi. Šodien jūs mīļi sveicu šajos vasaras saulgriežos Līgo svētkos, kad daba ir pilnbriedā, kad gaisma ir visgarākā un kad sirdis visatvērtākās. Šie svētki mums atgādina par saknēm, par dzimtas tradīcijām un par kopā būšanu. Mēs šodien īpaši domājam par jums senioriem, kuri glabā paudžu gudrību, stāstus un pieredzi. Jūs esat mūsu dzīves pamats, mūsu stiprums un siltums. Šodien mēs svinēsim kopā svētkus, jo īpaši sirsnīgi un praktiski. Kopā siesim Jāņu sieru, cepsim pīrāgus, pīsim vainagus un, protams, dziedāsim un dejosim, jo Līgo vakarā dziesmas un dejas nekad nevar būt par daudz. Lai šī diena ir pilna smaidu, kopā būšanas un siltas vasaras saules pieskāriena. Līgo prieks ir īsts tad, kad mēs to dalām. Un mēs to dalām ar jums no visas sirds. Šajos svētkos sveicienu mums arī sūta Senior Group prezidents Nikolais Kobļakovs no Parīzes. Chers honorables seigneurs de Lettonie et de Lituanie, je vous souhaite en cet jour férié, la fête la plus importante de nos étés, Līgo et Jāņi, la bonheur, la santé et de la dignité. Cet jour symbolise toujours les liaisons familiales, les liaisons entre l'homme et la nature. Chez nous, chez Senior Group, nous sommes toujours à côté de vous et de vos proches. Avec le soutien des municipalités et de l'État lettois et lituanien, nous pouvons vous aider beaucoup. Joyeuses fêtes, Līgo svētki, bonheur à vous et à tous vos proches. Paldies Diānai un Nikolajam par labajiem vārdiem un par to, ka mēs varam turpināt šo skaisto tradīciju. Tīra māja, tīra dzīve. Jāņu dienā mājas rotāšana ar mejām un Jāņu zālēm piesauc auglību un svētību. Šodien viss ir īpašs. Mēs esam kopā, studija ir izrotāta un svētku sajūta virmo gaisā. Un šajā dienā arī Latvijai svarīgi cilvēki ir vēlējušies mums visiem pateikt kaut ko labu. Šajā brīdī vēlos dot vārdu cilvēkiem, kuru sveicieni nāk no sirds visai Latvijai un visiem mums. Vispirms ministru prezidents Evikas Siliņas sveiciens, un tad Latvijas labklājības ministra uzruna. Mīļie seniori! Līgo svētki ir tie, kas mūs, latviešus, pulcē ugunskura vasaras saulgriežos. Es vēlos teikt jums paldies par latviskās tradīcijas tālāk nešanu, par vainagu pīšanas iemācīšanu, par sieru siešanu, par to, ka mēs no jums varam daudz ko iegūt, iemācīties un nest tālāk. Lai šajos svētkos jūs varētu atcerēties savas jaunības dienas, kā lecāt pāri Jāņu ugunskuram
Un lai jums šajā dienā ir daudz skaistu, labu brīžu, kuros smaržīgās Jāņu zāles iepriecinās arī jūsu sirds un istabu. Lai lustīga līgošana! Mīļie seniori, līgo laiks ir brīdis, kad daba svin. Zied pļavas, skan dziesmas un vakari kļūst gaišāki. Arī mēs šajos svētkos vairāk domājam citam par citu, par saknēm, par cilvēkiem, kas mums dzīvē ir svarīgi. Vēlos pateikt jums paldies par dzīves gudrību, par to, ka esat devuši savām ģimenēm, sabiedrībai un Latvijai. Jūsu klātbūtne un pieredze mums visiem ir vērtība. Novēlu, lai šajos svētkos jūs sasniedz sirsnību. Kaut vai domās, zvana vai sveiciena veidā, lai ir kāds, ar ko uzdziedāt, ar ko padalīt pīrāgu, sapīt vainagu vai vienkārši pasēdēt klusumā, vērojot saulēktu. No sirds mierīgus, gaišus un omulīgus Jāņus. Līgo! Šie vārdi ir kā apliecinājums tam, cik svarīga ir kopā būšana, cik nozīmīgs ir katrs cilvēks. Arī tu, kas šodien svin kopā ar mums. Paldies par sirsnīgajiem sveicieniem. Ir patiešām patīkams sajust, ka mēs visi šodien esam kopā. Tagad gan ķeramies klāt tam, kas mūs visus vieno – gatavošanas svētkiem. Es no visas sirds ticu, ka līgo diena var būt skaista un piepildīta ikvienam, neatkarīgi no tā, kur katrs no mums atrodas. Tāpēc šodien mēs dalāmies ar vienkāršiem, sirsnīgiem ieteikumiem, kā radīt svētku sajūtu visapkārt. Diena jau sākās ar saules lēktu. Tā ir vislabākā iespēja sveikt sauli ar smaidu. Nākamais – rotājām telpas ar zaļumiem, ziediem un smaržīgiem pļavas labumiem. Ikvienās mājās to var izdarīt vienkārši. Pāris mejas, ozolzari, kāds vīgo zāļu pušķis uz galda. Nevajag daudz, tikai mazliet, lai radītu svētku sajūtu. Un kā tad bez kārtīga cienasta? Kā mēs zinām, katrā mājā sieru siešana ir Jāņu mātes pienākums. Šodien vēlamies dalīties ar praktisku, pārbaudītu recepti, kā pagatavot gardāko Jāņu sieru. Jums palīgā nāks īpaša viešņa, Kairu mājas saimniece Maija Kaira, kura parādīs, kā vienkārši un ar mīlestību pagatavot gardāko Jāņu sieru. Jāņu māte sieru sejā līgo. Sveiki, mīļā saime priekšsvētku laikā! Lai mēs sagatavotos šim svētkiem, es jums šodien pastāstīšu, kā pagatavot garšīgu Jāņu sieru. Lai to pagatavotu, mums, protams, būs nepieciešams piens, 5 litri pierakstām. Tad mums būs nepieciešams garšīgs biezpiens. Es gan ieteiktu šo biezpienu ņemt tādu pēc iespējas skābāku, kilograms biezpiena tātad, 6 olas, ķimenes, sāls un labs garastāvoklis. Un, protams, arī katls, kurā uzsildīt to visu. Tad būs nepieciešama koka karota, tad ir nepieciešama marlīte. Marlīte ir nepieciešama diezgan liela, lai mēs tādu diezgan spēcīgu sierrituli varētu sasiet. Es teiktu, ka ja pērk, tad pērk vismaz 3 metrus noteikti, un marli ir jāliek dubultā. Tātad ir nepieciešams sietiņš, lai mums šis smagais katls nav jāceļ ar rokām ārā. Un tad ir nepieciešams trauks, kurā mēs izliesim sūkalas. Un tas arī viss. Un tad sāksim gatavot šo garšīgo Jāņu sieru un beigās baudīsim. Daram! Man sacīja leišu māte līgo. Tātad, lai nakts būtu tiešām izdevusies, tad pagatavosim šodien sieru un mēs sāksim ar pienu. Es no rīta biju izslaukt govi, tagad jau pieniņš ir atzis un gatavs lietošanai. Lejam pienu. Tagad
mēs pagatavosim galveno sastāvdaļu, kas ir nepieciešama. Tas būs biezpiens un tās būs ķimenes, jo jāņu sieras nav iedomājams, protams, bez ķimenēm. Lai siers būtu sātīgāks, mēs pievienosim arī olas. Tātad uz šo daudzumu, kas ir kilograms biezpiena, mēs pievienosim 6 oliņas. Kas tai licis suris ieti līgo, līgo, Tagad mēs šo masu samaisīsim un pievienosim arī sāli. Sāli ir tā, ka sāli var pievienot arī beigās. Es par cik, tā kā sūkalas pēc tam izņemot maizītes mīcīšanai nekam neizmantoju, pievienoju sāli jau tagad gatavošanas procesā, jo pievienojot šajā laikā sāls nekad nav par daudz, bet sāli mēs tā droši. Tagad iesim pamaisīt pieniņu, lai nepierauj pie katla apakšas. Un tad, kad pieniņš ir sācis jau virt, var redzēt, kad parādās dūmiņi tādi un putiņi, tad mēs liekam iekšā mūsu sagatavoto biezpiena masu. Galvenais ir ar tādām lēnām kustībām to darām, bez tādām reka jau mums vārās. Pieniņš nedaudz pamaisām un ieliekam pavisam iekšā. Tagad mēs tā lēnītēm šo visu pamaisīsim. Mana vecmāmiņa stāstīja, ja biezpiens uzpeld augšā, tad būs labs laiks, ja grimst lejā, tad būs slikts laiks. Vakar, starp citu, cēlās augšā. Kas būs šodien? Nezinu. Lai prasoti prūšu māti līgo, līgo. Kādan būtu sacījusi. Tagad tad ņemam ārā šos biezpiena kunkulīšus, kas ir sagājuši jau daudz tādos lielos kunkuļos. Ir sagatavota marlīte, un mēs šajā marlītē arī liksim iekšā to mūsu biezpiena masu. Cik skaista, vai ne? Kas tai licis suris ieti līgo, līgo. Tad, lai mums nepaliktu šeit nekas pāri, mēs šo katlu mēģināsim dabūt ārā un izliet vēl caur sietiņu, lai visi labumi ir mums sietiņā. Bet tam mums ir nepieciešams cirvis, karstuma izturīgi cimdiņi. Un tad mēs ņemam katlu un izkāšam. Sietiņš varētu būt lielāks. Tagad mēs šito ņemam šitā. Un tādu mēs tagad to pēdējo kriksīti izkratam šeit. Tagad mēs nokāsīsim mūsu sieru, sataisīsim sainīti un iesim meklēt pagalmā viskaistāko vietu, kur sieriņš noticēs no liekajām sūkalām. Man sacīja Jāņu māte līgo, līgo. Es nevaru atcerēti līgo, līgo. Es prasīju leišu māti līgo, līgo. Kas tā licis suris ieti līgo, līgo. Man sacīja leišu. Un tagad gatavs sainīts un ejam meklēt smukāko vietu pagalmā. Atradu visforšāko instrumentu, lai uzmauktu uz tā mūsu sagatavoto sieru, lai viņam ir iespēja kaut kur arī noticēt liekajam šķidrumam. Šodien nelidošu tagad, tāpēc es varu izmantot šo instrumentu citām nodarbēm. Vakarā jau siers būs noticējis, un tad es atkal varēšu kaut kur doties. Tā. Un tagad mēs viņu šidā stāsim. Tagad sieriņš stāv, mierīgs, neviens viņu neaiztiek, liekās sūkaliņas notek.
pēc minūtēm 30-40 mēs atnāksim, nospiedīsim vēlreiz lieko šķidrumu, un tad jau mēs liksim slogu virsū, un vislabākais ir atstāt sieriņu līdz rītam, tātad 24 stundas, bet ja nevar nociesties, tad vismaz 3-4 stundas vajadzētu izturēt, un tad jau varēs baudīt. Deviņiem izturīšiem līgo, es nevaru atminēt Tagad, kad laiks ir pagājis, mēs atbrīvojam mūsu sieru no instrumenta, kas viņu turēja. Atsienam vēlreiz vaļā mezgliņu, un tagad nesienam vairs mezglu, bet uztaisam tādu savirpinājumu. Un liekam uz dēlīša, tātad uztaisam astīti, sagriežam, tā kā copē matus, ar roku vēl uzspiežam, ņemam otru dēlīti, paspiežam virsū, un tagad atrodam akmeni. Jauki, ka akmenim plakana virsma, tad arī akmens stāvēs. Es prasīju Jāņu māti līgo. Tad sieriņš mums ir nostāvējies, var paņemt stingri rokās viņu, reku vārnas pat caurumu ir izēdušas, gribējušas pagaršot. Tagad mēs ritinam šo siera ritulīti vaļā no mūsu marlītes. Skats, cik skaists. Re. Gluži skaists. Un tagad ir tā, ja nu kādam liekas, ka tiešām ir par maz sāls vai kādas citas garšvielas, mēs mierīgi paņemam un virsiņu ierīvējam ar sāli, vai ar dillītēm, vai ar ķiplociņiem, ar ko nu kurš vēlās. Man vislabāk patīk šādi un sviestiņš pa virsu. Tādu nu tagad griežam sieriņu. Pirmais grieziens, skat, cik skaisti šķēlīt ar visiem biezpienu kunkulīšiem. Ja vēl pa virsu uzsmērēsim sviestiņu, tad būs pavisam labi. Tādu nu griežam šķēlītes. Cik nu biezas katram gribās, cik, kā saka, cik saimeniece nav skopa, tik biezās šķēlēs griež. Un tad vēl biezu sviesta kārtu virsū. Jāņu māte sieru sejā līgo, deviņiem izturīšiem līgo, es nevaru atminēt līgo, kāpēc tieši deviņiem līgo. Tad nu mūsu līgo siers ir gatavs. Nu, ko es jums varu novēlēt, mīļie? Lai Jāņu laika zāles dziedē miesu, lai dziesmas dvēseli un lai šis gardais siers piepilda puncīti. Priecīgus svētkus jums! Es jums atzīstos, es pats nekad dzīvē pats neesmu gatavojis sieru. Bet šis varētu būt pirmais gads, kad to darīšu. Jo tas izskatījās tiešām pavisam vienkārši un ļoti gardi. Un neviena svētki nav iedomājami arī dzem bez pīrāgiem. Tāpēc tagad mēs dosimies uz mūsu šīs vasaras pīrāgu darbnīcu, kur mūsu draugi, seniori no Lietuvas, dalīsies savā īpašajā receptē, kā pagatavot īpaši gardus pīrāgus. Un kas zina, varbūt šogad pie Jāņu galda tiks likti arī lietuviešu pīrāgi. Bet pirms tam vēlos dot vārdu mūsu kolēģei Lucinai Giedrienei no Lietuvas, lai teiktu siltu sveicienu mums visiem šajos svētkos. Mieli Latvijos kolegos, nuoširdžiai džiaugiamės, kad galime dirbti kartu ir kurti saugesnį bei patogesnį gyvenimą mūsų senjorams. Tegul gamtos jėga suteikia įkvėpimą kasdieniame darbe, o šventės dvasia sustiprina tikėjimą tuo, ką darote. Juk kiekvienas žmogus nusipelno rūpesčio, meilės ir šilumos. Gerbiami senjorai, švęskite gyvenimą kasdien. Žaiskite šachmatais, skaitykite knygas, kepkite pyragus, dainuokite,
ir dalinkitės savo jaunystės istorijomis su kitais. Senior Group Lietuva nuoširdžiai sveikina Jūs su nuostabia Lygos švente, šviesos, gyvenimo ir bendrystės diena. Vilnius, Panevėžys un Ukmergė novēls Jums priecīgus Lygos svētkus. Lai svētku galdam pagatavotu pīrāgus, ir nepieciešama 1 glāze cukura, 100 gramu svaiga rauga, 1 litrs piena, 400 gramu sviesta, 3 olas, tējkarota sāls, 1 litrs skāba krējuma, 2,5 kg miltu un gaļa pildījumam. Es nopinu vainadziņu visādām lapiņām, ziedēja mans vainadziņš visādiem ziediņiem. Jāņu laikā visa daba plaukst un zied, pilna spēka un saules enerģijas. Vainags, kas spīc no trēdeviņām, puķēm un zālēm, ir kā maģisks aplis, kas galvā uzlikts, pasargā no nelaimēm un slimībām, atvaira skauģus un nelabvēļus. Vainags ir mūžības un saules simbols. Tāpēc apaļš ir arī Jāņu siers un ugunskurs. Vairāk par to, kādas Jāņu zāles jāiepina ziedu vainagā un pašu līgo vainagu šogad pīsim kopā ar aiju un baltajām dūjām. Saulē brīdā rūdzu lauku, pelēkajām īlindrākajām, cel saulīte lindrāciņu, lai ziediņi nenobīr, lai ziediņi nenobīr. Saulītei daudz darbiņa, ikrītiņu uzlecot, ikrītiņu uzlecot. Saules meitā kalnā kāpa, priekšautiņu pacelus, priekšautiņu pacelus. Kur nolaida priekšautiņu, tur nobīra sudrabiņš, tur nobīra sidrabiņš. Pelēkajām īlindrākajām,
cel saulīte lindraciņu. Esiet sveicināti, mīļie mūsu draugi un paziņas. Mēs Baltās Dujas jums sūtam liels mīļus sveicienus, siltus sveicienus. Katrs no savas Latvijas stūra, saulgriezu laikā, līgo laikā, Jāņu laikā. Un sūtām jums daudz veselības, daudz mīlestības, daudz prieka un izdošanos. Un ko te nu līgotājs vai Jāņa bērns bez vainaga? Mūsu Latvijas zeme ir tik bagāta ar augiem, tik bagāta ar ziediem, tik bagāta ar visādiem ārstniecības augiem un tik bagāta ar diženiem kokiem. Un kad tu dodies pļavā, pateicies zemes mātei, pateicies dieviņam par visu, ko tev dod. Un nav pareizu un nepareizu ziedu vainagā, nav pareizu un nepareizu zālīšu tavā vainagā. Izvēlies to, ko tavs sirds vēlas. Kādam varbūt bērnības atmiņās ir mazās mārpiķītes, kuras tik naski jau pavasarī sāk ziedēt un priecē mūs visu vasaru. Tajās ir tāds spēks un stiprums. Kādam varbūt atmiņā ir mazās margrietiņas, kuras visi gaida un zina, ka tad jau būs Jāņa laiks, kad viņas sāk ziedēt. Kādam kāda smildziņa ir prātā vai padomā vai atmiņā. Tās ir tavas bērnības atmiņas takas, kuras tu gribi ievīt savā vainagā. Tāpat arī tu vari savā vainagā ievīt to, kas tev nāk pretī pa ceļam. Varbūt tā būs vērmele kādam rūgtam brīdim, kas tev kādreiz ir pienācis. Bet tā smarža, tā tev var dziedināt. Varbūt tas būs kāds plūškoka zieds, kas daļos tavu vainagu, tavam spēkam, izturībai. Varbūt tie būs cēriņi, kas dos tev mīlestību. Tu vari ielikt arī smaržīgo jasmīnu īstai mīlestībai un patiesumam. Kur tad skaistās zilās rudzu puķes acu gaišumam, spēkam? Noteikti kāds ozvols zars, liepas zars smaržojos, vai tikai pļavas lapiņa vai spēkam un aizsardzībai pielādes. Liec visu pēc kā tev rokas sniedzās, pēc sarkanajām magonēm, lai tā arī būtu. Tavam radošumam, tavai jaudai, un to visu tu vari satīt kopā ar smildziņām. Arī tu, tāpat kā šī smilga, savus gadus liec klāt katru gadu, kā smilgas laziet. Zāriņi savienojas kopā, tā tiecas uz debesīm, tāpat kā tu tiecies uz savu īstenību. Mīļie draugi, lai jūsu sirdis ir piepildīts ar mīlestību, un lai jūsu vainagi rotā jūsu svētkos. Vainags ir līdzīgs saules aplim, zemes apaļumam, veselumam, vienā veselumā. Un caur šo vainagu tu saņem spēku no debesīm uz zemes, no zemes uz debesīm. Un viss, ko tu esi ielicis vainagā, tas dod tev, spēcina tavu auru, tavu veselību. Tā kā dodies uz pļauju, var palūdz, lai kas tev tās atnes ziedus un augus, un sapini savī ar labiem nodomiem priekš sevis spēka vainagu. Vīriem galvā liekat ozolu zarus, bet iepiniet pa vidu arī kādu ziediņu, jo tikai pliks ozols var pastiprināt visu, kas nu tam cilvēkam ir, gan labais, gan sliktais. Tāpēc ielieciet noteikti vēl pa kādam ziedam arī puišu vainagos, lai viņiem ir gan veselība, gan spēks, gan izdošanās. Nu ko, mīļiem? Lai skaisti svētki, lai piepildīti
mīlestībā. No visas dūju saimes, gaismas ģimenes, baltās dūjas, no sirds uz sirdi. Un pateicamies, ka jūs esat mūsu plāti spēka cilvēki. Paldies, paldies, paldies! Lai jums saulīte sirsniņā arī tad, kad tā ir aiz mākonīša. Sveicam vasaras saulgriežos! Tagad nu viss ir gandrīz gatavs. Siers sasiets, pīrāgi izcepti, vainagi nopīti. Atliek tikai viens – uzvilkt svētku tērpu un ar prieku sagaidīt līgo vakaru. Un kā jau īstos svētkos, arī šeit skan labie vārdi. Šajos svētkos savus labos vārdus mums visiem sūta arī cilvēki no dažādām Latvijas vietām. Tie, kas ikdienā ir līdzās savas pilsētas cilvēkiem un redz, cik svarīgi ir justies piederīgam, gaidītam, vajadzīgam. Viņi sveic jūs ar sirsnību un rūpēm, kā kaimiņš, kas iegriež sētā ikdienā un novēl labu dienu. Vienkārši no sirds un ar vēlējumu. Sveicieni no pašvaldību vadītājiem visā Latvijā. Cienījamie Latvijas un īpaši Kuldīgas novada seniori, sirsnīgi sveicu jūs svētkos. Līgo nakts un īpaši Jāņu rīts ir laiks, kad daba zied pilnā tās krāšņumā. Un arī cilvēku sirds zied, tās atveras priekam, gaismai, mīlestībai. Šie ir svētki, kas nes savī dziļas tradīcijas. Tie nes sevī kopības sajūtu un gudrību. Un tieši jūs, cienījamie seniori, esat šo tradīciju un gudrību nesēji. Jūs esat kā dziļas un pamatīgas ozols saknes, uz kurām balstās visa mūsu sabiedrība. Liels paldies ikvienam no jums par jūsu darbu un sirds siltumu mūsu Latvijas un mūsu Kuldīgas novada labā. Lai ugunskurs dzirksteļo, lai siens smaržo un lai dziesmas skan skaļi. Lai katrs saulriets nes cerību, bet katrs saulēts jaunu dienu. Esiet sveicināti Latvijas seniori! Pavisam drīz pāri Latvijas pilsētām un laukiem atnāks vasaras saulgrieži. Smaržos Jāņu zāles, kūpēs alutiņš, smaržos pīrāgi un pirmās zemenes. Mēs kopā Inta Vanaga Saldus novada domas priekšsēdētāja vietniece un akordioniste Biruta Blūma novēlām visiem senioriem līgsmus un omulīgus līgos svētkus, lai netrūks dziesmas un prieka.
Dārgie seniori, vai katra vasaras diena sniedz skaistu mirkli un siltu smaidi? Vai saulgriežu gaisma nes dzīves prieku un izturību? Novēlu jums, lai līgo dziesmas skaļi skan un Jāņu zāles smaržo spēcīgi, sniedzot enerģiju visam gadam. Priecīgus svētkus! Labdien, cienījamie seniori! Līgo laiks ir īpašs. Tas atgādina mums par latviešu tradīcijām un par kopā būšanas prieku. Šajos svētkos vēlos novēlēt jums, cienījamie seniori, veselību, mieru un gaišas domas. Paldies jums par bagāto dzīves pieredzi, vērtīgajām zināšanām un darba mūžu, kas veltīts gan ģimenei, gan sabiedrībai. Jūsu devums veido mūsu kopienas pamatu un iedvesmo nākamās paaudzes, lai līksmi un skanīgi Līgo svētki jūsu mājās. Cienījamie seniori, vasaras saulgrieži ir laiks, kad daba ir pašā tās pilnbriedā. Zied pļavas, smaržo Jāņu zāles, skan putnu dziesmas un saule apmērc zemi ar īpašu gaismu un enerģiju. Arī jūs, mīļie seniori, esat gaisma mūsu sabiedrībā. Liels paldies par ieguldīto darbu, pacietību, dzīves gudrību, mīlestību, ko esat devuši savām ģimenēm, kolēģiem un Latvijai. Lai līgo dziesmas un ziedi iepriecina sirdi un lai vienmēr līdzās ir kāds, kam dāvāt smaidu. Novēlu jums veselību, saulainu garastāvokli un lai iemesls svētkiem ir katru dienu. Priecīgus Līgo svētkus! Cienījamie seniori, sirsnīgākos sveicienus vasaras saulgriežos sūtam jums no Dobels novada. Šis ir burvīgs laiks, kad vasara ir sasniegusi savu pilnbriedu. Šis ir arī maģisks laiks, kas apvīts ar neskaitāmām tautas dziesmām, ticējumiem. Un tāpēc šodien es gribu teikt jums lielu paldies par to, ka cauri gadiem un gadu desmitiem jūs saviem bērniem un bērnu bērniem esiet mācījuši ne tikai darbu darīt, bet arī svētkus svinēt. Šis laiks nav iedomājams bez jūsu unikālajām Jāņu siera receptēm, miestiņa receptēm, bez vainagu pīšanas mākslas. Tāpēc šodien gribu novēlēt jums, lai jums visiem laba veselība, mošs prāts un lai netrūkst draugu pleci svētku reizē. Priecīgs Līgo svētkus! Labdien! Katra cilvēka dzīves mūžā ir bērnība, jaunība un darba mūžs. Tas ir kopums, lai labi dzīvotu arī turpmāk, tos gadus, kad ir atpūta. Un pats galvenais, ka šis darbs, ko katrs mūsu valstī, jo mums ir ļoti svarīga mūsu Latvija, ir dots attīstībai, ieguldījums. Tas ir paveiktais nākošajām paaudzēm. Tas ir gandarījums mums katram. Un es domāju, ka Latvija, tāpat kā mūsu valsts, tāpat kā mūsu tradīcijas un mūsu senču varējums, ir mums ļoti svarīgs. Un tāpēc Līgo un Jāņu svētki, tie ir mūsu nacionālajie svētki. Tas mums dod stiprumu, atmiņas dzīves, un tas mums dod arī mūsu prieku par mūsu jauno paudzi. Lai mums visiem kopā priecīgi Jāņi, un lai mūsu Latvijai ir saules mūžs. Lai Dievs svētī Latviju! Sveicināti, dārgie mūsu seniori! Vasaras saulgriežu svētkos novēlu jums vairāk smaidīt, lielākus ugunskurus un garākus palēcienus. Tāpēc esat tikpat veselīgi, jauni, radoši, spītīgi un viedi. Māciet mūsu ikdienā un mēs labprāt jūsos ieklausīsimies. Tāpēc novēlu, lai viss jums izdodās. Strādājam! Esiet sveicināti, Jāņu bērni! Visa bija Jāņu zāle, koplūts Jāņu vakarā. Visi bija Jāņu bērni, kas Jānīti daudzināja.
Un atkal klāt ir vasaras saulgriežu laiks. Mirklis, kad mēs suminām līgām un Jāņiem vārda dienas un kopā atskatāmies uz aizgājušu darba cēlienu. Tieši jūs, seniori, vislabāk atceraties, kā agrāk, svinot Jāņus, gāja viens pie otra ciemos, kādreiz arī aplīgojot, bet novērtējot apsētos tīrumus, padarītos darbus un tad kopīgi apsēžoties pie Jāņu ugunskura. Un noteikti Jāņos nevar iztikt bez Jāņu siera, bez mūsu pašu Latvijā darītā alus un noteikti sajust to spēku, ko dod kopīga Jāņu dziesmu dziedāšana, to spēku, kas ir Jāņu zālēs, un, protams, no rīta saule jaustot, ja vēl ir iespēja aiziet rasā, muti nomazgāt. Tas ir spēks, kas jāpaņem līdzi uz nākošo cēlienu, līdz nākošam saulgriežu laikam. Un mēs arī no Gulbenes novada novēlam visiem Latvijā lustīgu, priecīgu līgošanu un to Jāņu spēku paņemt līdzi vienmēr. Un arī, lai jaunajiem vecākiem ir vienmēr vēlme ielikt saviem bērniem vārdu Jānis, Līga, un lai šie svētki nekad Latvijā neizcīkst. Lustīgu līgošanu! Lai bija labi, tad bija labi līgo, līgo, Jāņa naktī, tad bija labi līgo. Līgo, Jāņa naktī, tad bija labi līgo. Uzsiedēja papardīte līgo, līgo, rotāj saule debesīs līgo. Līgo, rotāj saule debesīs līgo. Mīļie Latvijas seniori! Līgos svētkos jūs sveic Ropažu novada pašvaldība. Priecīgus līgumus! Es pārbridu ziedu pļavu samta kurpes kājiņā, pilnas manas samta kurpes zelta ziedu piebirušas. Visa bija Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā, vībotnīte, papardīte, sarkanais āboliņš. Koša pļava, kad nopļauta, vēl jo koša, kad nogrābta, vēl jo koša izskatās, kad pārveda sētiņā. Ejam bērni pļaviņā, sēžamies pulciņā, novīsim vainudziņu, ar ko Jāni sagaidīt. Kas gulēja Jāņu nakti, tas rītiņu neredzēja, kad saulīte rotājās. Velt saulīte baltu kreklu, met melno jūriņā, lai velēja jūras meitas ar sudraba vālītēm. Kalnā treji vara vārti, paši veras nevarami, pa vienam Dievs ienāca, pa otriem mīļā Māra, pa trešiem saule brauca, divi dzelteni kumeliņi. Līgodiena ir par kopā būšanu, par smaidu, dziesmu un, protams, par deju. Un kas gan labāk var ievadīt svinēšanu, ja ne Raids deju solis? Dejas atklāt aicinu kopā ar kolektīvu Zelta virpulis, kas ved mūs līgo ritmos, ar dzirkstošu enerģiju, vieglumu un to īpašo sajūtu, kas rodas tikai tad, kad visi esam kopā. Lai skan mūzika, lai griežas deja, un lai šī diena paliek sirdī ilgi. Esiet sveicināti Līgo svētki! Svētki svinēšana saistās ar siera siešana, pierāziņu cepšana, vainagu vīšana, dziesmu dziedāšana,
dejām, tāpēc aicinām jūs pievienoties uz dienu deju. Ziedošu kumeli,
latviešu sievas lūdzu. Tautsdeju kolektīvs Zelta Virpulis novēl visiem senioriem Latvijā priecīgus Līgo svētkus! Līgo, Līgo! Nu ko, kājas droši vien jau pašas cilājas līdzi, vai ne? Tā ir īstā Līgo noskaņa. Viegla, dzirkstoša. Un tagad svētku prieku turpināsim ar vēl vienu īpašu dāvanu. Sveicieniem no māksliniekiem, kuri šodien ir kopā ar mums, ar savu balsi, mūziku un labiem vārdiem. Viņi sūta jums sveicienus no visas sirds, ar pateicību un laba vēlējumiem, lai Līgo svētki ienāk arī jūsu mājās ar gaismu, dziesmu un prieku. Ai, skaista, laba Jāņu zāle, Līgo, Līgo, kas zied Jāņu vakarā. Mīļie seniori, sirsnīgs sveiciens arī jums no manis Līgo svētkos, lai viss skaisti, lai smaržo gaiss un lai lustīgi līgošana. Turamies kopā, un neaizmirstam, ja papardes ziedu arī šajos Jāņos ir jāmeklē, lai izdodas to atrast un turēšu iekšķus. Jūsu interesi. Kas tur ir? Kas tur ir? Čau! Čau, foršā ome! Čau, foršie sopi! Čau! Čau, mammas! Čau, tēti! Čau! Čau, brīnišķīgie seniori! Līgo, Līgo, ralala! Līgo, Līgo, ralala! Līgo, Līgo! Es, mīlestība, gaisma, dziedātāja Liena Šomase, vēlos jums novēlēt Līgo svētkos tiktai vienu. Lekt pāri ugunskuriem, dziedāt Līgo dziesmas cauru nakti, dejot, kustināt gurnus, smaidīt, dalīt mīlestību un pats galvenais – dzīves prieks, dzīves prieks, dzīves prieks. Nāk meitene no kalna augstā, un paņem uguns putnu plaukstā, un paņem uguns putnu plaukstā. Jo kaut kur bez uguns nedeg ugunskurs, jo kaut kur mīlestības trūks, kaut kur tur tiks aizdegts mīles ugunskurs, kaut kur tur mīlestība būs. Lai jums jautri Līgo svētki! Tiekamies koncertos! Mīlestībā cieņā Lienīte Šomasīte! Laulait! Pasmaidi! Pasmaidi, tad pasmaidi! Ļoti labi! Spīt novakara gaisma rūtīs, bez vēja raisās magones. Šeit dzīvo cilvēks gaismas jūtīgs, bez ļaunuma pie dvēseles. Ar gaismas jūtīgiem patiesi ir viegli. Sirds atviegloti uzelpo, rit valodas un raisās smiekli. Dievs sazin kālap un par ko. Ezera malā atstājis pēdas, šūpojas laivā, baskājais rīts, dzīvības ūdens, dzimtenes saujā, saldāks par visu, kas nobaudīts. Piecelšo sagi, kamēr vēl saule, austrumu palagos tinusies ir. Pieskaršo spriedei, pamāšu bārdu, avotā smelšu dvēselēs lost. Vienīgā zeme, kuru maizes rieciens man sauc. Vienīgā zeme, kur dieviņš ir vecītis balts. Vienīgā zeme, kur dziedu un alpoju brīds. Vienīgā zeme, ko godāt par dzimteni ļauts. Piecelšo sagi, kamēr vēl saule, austrumu palagos tinusies ir.
pieskaršos priedei pamāšu bērza, avotā smelšu dvēselei slāpst. Pieķeršos kamenai brūnai pie spārna, novelšu akmenī smago no sirds. Pieniņu pļavas, laumiņu krasti, necilā zeme, kur piedzimt un būt. Vienīgā zeme, kur rupmaizes rieciens man sauc. Vienīgā zeme, kur dieviņš ir vecītis valds. Vienīgā zeme, kur dziedo un elpoju brīvs. Vienīgā zeme, ko godāt par dzimteni ļaut. Un kas tur liels? Tik nieki viens skrien vējš gar logu šaukdams. Pie sausa zara, ziedu siena un viss būs dziesma beigās. Pacel glāzi priekam, dota mums šī nakts. Smaids ar smaidiem tiekas, brīdīs gūstam zakts. Pacel glāzi priekam, mirklis vien ir ļauns. Sirds ar sirdī tiekas, atkal projām trauc. Smaidi šonakt draugam, nevēdā patīt. Atmiņās būs jauka dienas aizvadīt. Vēlreiz glāzi priekam, nakts pret rītu trauc. Saules ceļiniekam nevajag daudz. Vēlreiz glāzi priekam, nakts pret rītu trauc. Saules ceļiniekam nevajag daudz. Līga viņa mana, kam tu bādājies, gan jau kādu reizi atkal tiksimies. Ceļš ir mana dzīve, kādēļ sarast, sirds kā bezdelīga, nespiež to nekas. Ceļš ir mana dzīve, kādēļ sarast, kā bezdelīga, nespiež to nekas. Pacel glāzi priekam, dota mums šī nakts. Smaids ar smaidiem tiekas, brīdis gūstam zakts. Pacel glāzi priekam, dota mums šī nakts. Smaids ar smaidiem tiekas, brīdis gūstam zakts. Priecīgus svētkus, mīļie draugi! Labdien, 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 mīļie, dārgie seniori! Šeit jūs sveic dziedātāja Sabīne Berezina. Vēlos nodziedāt jums kādu mazu fragmentiņu no manas skaistākās līgo dziesmas ar nosaukumu Kur deg mana uguntiņa. Tā uguntiņa deg mūsu sirsniņās, mūsu zemītē, mūsu Latvijā. Kur deg mana uguntiņa līgo, līgo, tur aiz tālā mēnestiņa līgo. Es pasaulī aiztaigāju līgo, māju ceļu nezināju līgo. Nopiņ sevi vainādziņu līgo, līgo, palai tālu jūriņai līgo, kas zināja māju ceļu līgo.
līgo, kur deg mana uguntiņa, līgo, 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 jūriņ aiznes vainādzīņu vīto. Līgo, līgo, mājup aiznes to. Mīļie, dārgie seņori, lai jums skaisti šie svētki, no visas sirsnītes jums to novēlu. Pāri gadskārtu Jānīts nāca savus bērnus apraudzīt, vai tie ēda, vai tie dzēra, vai Jānīti daudzināja. Labdien, draugi! Labdien, cienījamies seniori! Mūsu komandas no sirds uz dvēseli mākslinieku, mūziķu un visu brīvprātīgo vārdā vēlos sveikt jūs šajā brīnišķīgajā vasaras saulgriežu laikā. Lai svaigi pļauta zāles smarža, lai pļavas puķe atnes jums priecīgas atmiņas par to laiku, kad jūs paši lēcāt pāri ugunskuram, lai šis saulgriežu laiks dod jums spēku, prieku, veselību, un, protams, arī mazliet nerātnības turpmākajās dzīves gaitās. Priecīgus jums līgo svētkus, uz tikšanos! Jūras dega Jāņu ugunskurs, par sausiem zariem liesmām teka lejā, un dzirksteles pie māsām zvaigznēm skrējā. Viss Jāņu noreigums un līksme bija tu, un puķes starokojās vainagost, un viss to savu mūžu izsmaržojā. Bija laiks, kas dziesmām vajadzēja most, un lidot līdzi pusnakskajām projām. Sveicināti, mīļie draugi! Mēs esam grupa Dzels Vilks, un šajos saulgriežos vēlam jums veselību un mūžu garu un lustīgu līgošanu! Negaidīji rītu, tu negaidīji rītu, tu negaidīji rītu, tu negaidīji rītu. Tu jautāji to man, bet es biju aizmidzis. Par dienām, kas aiziet, par dienām, kas aiziet, par smiekliem, kas dziest, par smiekliem, kas dziest. Kā nākotnes paudzes, ne mūsu ceļš jau iet. Ir 3 no rītā. Ir 3 no rītā. Tu negaidīji rītu, tu negaidīji rītu, tu negaidīji rītu, tu negaidīji rītu. Tu jautāji to man, bet es biju aizmidzis. Par karstu vasaras naktī, un cilvēkiem ielās, un kur pa vidu mums ar tevi tik daudz ir pazudījis. Viss kopā! Ir 3 no rītā. Ir 3 no rītā. Paldies visiem māksliniekiem par skaistajiem sveicieniem. Un šādu svētku sajūtu taču gribas paturēt pēc iespējas ilgāk, vai ne? Un tieši tāpēc mēs šodien vēlamies jums atklāt ko pavisam jaunu. Skaisti svētki ir svarīgi, bet vēl svarīgāk ir atcerēties vienam otru arī ikdienā. It īpaši tos, kuriem ikdiena mēdz būt klusāka, vientuļāka.
Tāpēc šeit ir lieliska iespēja katram no mums nosūtīt sveicienu jebkurā dienā, ne tikai svētkos. To var izdarīt pavisam vienkārši, caur ģimenes pastu. Mazā bilžu rāmīti, man ir bilde tava. Citas bildes pasaulē, man tik skaistas nav. Tur ir tāds kā novakars, saule laižas slīd, zelta pienenes, kas spraud kapī kā nesmēķi. Tu no zelta esi, man es esmu no varu. Saprāt, kā es mērķi, tevi jau līdz ausim. Laiku mainās, laiku jūt, laiku vajadzēs man. Mazā zelta rāmītī man ir bilde tā. Paskatīsimies, kas tur ir. Un lūk, svaigi cepto pīrāgu bildi no Lietuvas. Pašu pīrāgu nav? Lai labie vārdi nepazūd svētku mirklī, bet saglabājas arī ikdienā. Es pasaulī aiztaigāju līgo, māju ceļu. Mīļie seņori, vēlu jums jaukus un patīkams līgo svētkus, lai dziesmas skan, Jāņu zāles smaržo un paties prieks ienāk katrās mājās. Seņoru grupa ar lepnumu vēlas paziņot burvīgus jaunumus. Pavisam drīz mēs atvērsim jaunu ģimenes tipa seņoru rezidenci seņoru grupas loka. Tā būs vieta, kur justies ērti, droši un kā mājās. Priecīgs līgo svētkus visiem! Uz tikšanos! Diena ir bijusi piepildīta ar dziesmām, dejām un prieku, bet nu laiks aizdegt ugunskura, kā senos laikos katrā mājā, kur gaida līgo nakti. Ugunī ir īpašs spēks. Tā sasilda, tā izgaismo, tā vieno. Lai šis liesmu gaismas brīdis ir kā simbols visam labajam, ko varam viens otram dot. Arī pēc svētkiem. Novēlam jums un mums mierpilnu un gaišu līgo vakaru. Un lai jums būtu ar ko kopā svinēt arī ikdienā. Uz tikšanos nākamajos svētkos! Līgo! 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 Kur tad mana uguntiņa līgo, līgo, tur aiz tēlā mēnestiņa līgo. Pacel skatu uz austošo sauli, jūti to spēku, kas tevi ceļ līdz. Pieskaries noglāstī mežu un kalnus mīlestībā, lai piedzimst šis rīts.